mani efektīvo Samantu Tīnu sauc par Okartas dīvu, bet pēc pēdējo nedēļu balsojumiem pati meitene tā nejūtas. Žūrijas vērtējumā ierindojoties augšgalā, pēc skatītāju balsojuma Samanta nonāk bīstami tuvu izbalsošanas svītrai. Es paturēšu vaļā, tāpēc. Svētdienas koncertā meitene bija ļoti izmisusi un uzreiz neaptvēra, ka ir glābta. Skaļāk, skaļāk, skaļāk! Samanta! Samanta Tīna! Samanta Tīna! Samčā, ja tev žūrija būtu ielikusi vienu balvu, varbūt zemāk atzīme, varbūt tu būtu muļķstrīpā. Mēs jau bijām. Nu jā, muļķstrīpā mēs jau bijām. Nē, kad es biju pēc žūrijas, es biju augšgalā. Bet pēc visu kopvērtējumā es esmu apakšā. Un kāda tad ir sajūta? Es jums uzreiz varu pateikt. Kā mēs jau dažiem vakar teicu. Ja es šodien būtu uz izbalsošanas, te atkal sēdētu, es aizietu pati projām. Dievu godvārds. Kāda jēga no saviem parādīt to? Kāda jēga tiešām? Ja man skatītāji netic, ja skatītāji uzskata, ka es esmu iedomīgi, un ja tas ir tikai man izskatēļ, ka es uzdrošinos lā, es sev tādu patīku, bet es netaisos te nākt un atkal kādam kaut ko pierādīt. Ja es pēc žūrijas vērtējuma esmu augšgalā, un ja man novērtē kā, es nezinu nekā, un come on, ja es to nepierādīšu šeit, tad es to pierādīšu kaut kur citur. Es nezinu, kāpēc ir tāds viedoklis par mani, jo es nevaru skatītāju jūsu stereotipu laust par mani, kad vai es esmu iedomīga, vai es esmu kāda, vai tas ir man izskat dēļ, man matu dēļ, sarkano vai skrovas dēļ, tad tas, manuprāt, ir smieklīgi. Un, ja es mēnešu laikā neesmu varējusi pierādīt to, kādas neesmu, un īstenībā tas nebūtu jādara. Man nekas nav jāpierāda, es esmu tāda, kāds esmu. Ja es nevaru mainīt viedokli par sevi, tad es arī netaisos sev tagad, es nezinu, ko darīt. Vilkt pastāvus un tautstērpu mugurā vai, es nezinu, latviskāku vai kādu. Tas ir vienkārši. Turpat tā bija Laimas spēle, kas no mums būs. Es, Samanta, Laima, Mārtiņš.